Malas nozīme mežsaimniecībā. Ļoti bieži ir tā, kad var redzēt, kad ir cirsts kēlcirts vai nocirsts mežs gar lauku, un tad tālāk tā meža siena, kas ir pēkšņi nokļuvusi vējā, viņu tiek izgāzt, tur ir kaut kāda gar visu malu ir vējgāze, iekšā arī dziļāk cirsmā mežaudzē tā ir nedaudz izšūpot un samazinās pieaugums. Un kādā veidā no tā vienkārši izvairīties, es daru tā, kad viss tas mežs, kas ir pret atklātu ainavu, tad to es parasti cenšos necirst, lai te vējš neskrien iekšā. Un tālāk te ir pirmā kopšanas cirta bērzā ar kādu egļu paaugu. Un ir jāļauj, lai tas mežs aug, nostabilizējās. Un iespējams kaut kad vēlāk ir kaut kas arī jādara tanī laukmalā. Bet šobrīd primāri svarīgi padomāt par visu mežaudzes stabilitāti un vienmēr tad var atstāt kaut kādu strēmeli neskartu, jo šitā ir vienmēr bijusi pakļaut vēja ietekmei tā mežmala. Viņa ir samērā noturīga un tas arī dos tas nenozāģētais koks, kurš varbūt vietām ir bišķiņ pat biezu ar uzviju. Atsauksies uz to, ka šeit nebūs nekādas vējgāzes iekšā, un tas mežs ļoti labi atsauksies uz jauniem gaismas apstākļiem un būs pieaugums. Tā, tas bija veids, kādā veidā es plānoju cirsmas. Jums interesē mežsaimniecības konsultācija par meža kopšanu, cirsmu plānošanu, meža atjaunošanu, par meliorācijas sistēmu uzturēšanu vai par robežām vai tam līdzīgi ar meža apsaimniekošanas jautājumiem, droši jautājiet, labprāt palīdzēšu. Un arī Kurzemē nodarbojos ar meža apsaimniekošanu. Paldies, ka skatieties! Tā, tiekās mežā!